Ko mani mīļie, prieks redzēt šodien vesels saraksts ar tiem, kuri šobrīd ir šeit pievienojušies tiešsaitē. Kas mums te notiek? Mums notiek kārtējā pirmdienas tiešsaite, kur mēs izrunājam visu par veselību šūnu līmenī. Tie, kuri nevar pievienoties tiešsaitē, uzreiz varu pateikt, ka viss ir ierakstīts un visi ieraksti parasti ir atrodami YouTube. Veselības skola, veselu šūnu līmeni YouTube. Kādu laiku pieslēgties mēs varēsim nevis caur Zoom, kā tas bija ierasts, bet tieši šajā platformā, kad jūs pieslēdzaties caur veselības skolu. Šobrīd zinu, ka daudzi iet detoksu, varbūt meitenes, kad iet detoksu, jūs varat ierakstīt plusiņu, ka jūs esat tie, kuri iet vai sākumā vai jau pie beigām, lai mēs ar Jānu redzam, jo mēs turpinam par organisma attīrīšanu, un ja jau mēs viņu attīrījām, mēs mazliet ko darīt, lai nesasmērētu no sērijas, ja? Bet tiešām, ko darīt, kas ir nepieciešams, kā strādā mūsu organisms, tas ir visas svarīgākas lietas, kas mums ir. Jana Pracenko šodien vada. Viņa ir nutricioloģi, kura ir Jeļenas Bahtinas kurators, kas vada šo te programmu Vecuma nav. Ja kādam tas interesē, jūs man varēsiet pajautāt, es jums izstāstīšu sīkāk, bet šobrīd mēs gaidām, kamēr ielādēsies prezentācija. Ja, как у тебя скоро уже запустится? Еще немножко. Буквально 2 минутки грузит. Давайте я начну. Приветствую всех участников. Добро пожаловать на регулярные, осознанные наши конференции для нашего здоровья. Es visiem saku labdien, un es priecīga jūs visus redzēt, un pareizāk sakot, ieaicinu uz mūsu kārtējām tikšanām, kur iet runa par veselību. Приветствую всех тех, кто на детоксе, кто заканчивает детокс. Saku visiem sveiki tiem, kuriem ir detoksā, un arī tiem, kuri jau beidz detoksu. Вы молодцы. Вы осознанно идете к своему здоровью. Jūs esat malači, jūs ļoti apzināti ejiet uz savu veselību. И приветствую тех, кто впервые, и буду рада быть полезной. Un sveicina arī tos, kuri ir pirmo reizi, un būšu ļoti priecīga, ka tas, ko es stāstu, jums tiešām noderēs. Меня зовут Проценко Яна, я нутрициолог и VIP-куратор «Старости нет». Mani sauc Jāna, es esmu nutricioloģi un VIP kuratora programmai Vecuma nav. Сегодня мы с вами поговорим, что делать после детокса. Un šodien mēs ar jums parunāsim, kas jādara pēc detoksa. И как оставаться здоровыми и счастливыми. Un kā palikt veseliem un laimīgiem. Первое, что мы должны с вами понимать после завершения детокса, Pirmais, kas mums ir jāsaprot, tad, kad mēs beidzam detoksu, что нам необходимо простраивать свое тело. Ļoti svarīgi celt savu miesu, ķermeni. И от этих знаний зависит, как вы живете сейчас, здоровы ли. Un no šīm zināšanām atkarīgs tas, kā jūs šobrīd dzīvojat, vai jūs šobrīd esat veseli. Как выглядите, какой гормональный фон имеете. Kā jūs izskatāties, kāds jums ir hormonālais fons? И какой коллаген на лице. Un kāds kolagēns ir uz sejas, jeb sejā. И первый пункт – это клеточное питание, белок. Un pirmais punkts, kas ir šūnas barošana, un tas ir olbaltumvielas. Сегодня очень большая проблема – это дефицит белка в питании. Šodien ir ļoti liela problēma, jo ir olbaltumvielu deficīts
ēšanā. огромное количество углеводов Ir ļoti daudz ogļhidrāti и мизерная насыщенность витаминами и микроэлементами. un ļoti maziņa piesatinātība ar vitamīniem un mikroelementiem. Что мы можем сделать, как обычные жители в своем теле, Ko mēs varam izdarīt kā parastie mūsu ķermeņa iemītnieki? как накормить вот эту клетку, чтобы она была довольной? Kā mēs varam pabarot šo šūnu, lai viņa būtu laimīga? Первый шаг – это белок. Un pirmais solis šeit ir, tas ir olbaltumviela. То есть из белка состоим полностью мы. Mēs pilnībā sastāvam no olbaltumvielām. Наши мышцы, наше сердце, наши клетки крови, нервные клетки, Mūsu muskuļi, sirds, asins šūnas, nervu šūnas, наши легкие. plaušas. Все состоит из белка. Почему мы стареем? Потому что идет недостаток белка. Un kāpēc mēs novecojam? Tāpēc, ka ir olbaltumvielu trūkums. Я призываю вас кормить себя белковым наполнением. Un es ļoti aicinu jūs visus barot sevi ar olbaltumvielu tā kā piepildīšanu. Чтобы обязательно в вашей тарелке был белок. Lai uz jūsu šķīvi obligāti būtu olbaltumvielas. Это мясо, это рыбка, это яйца, молоко. Tas ir gaļa, ziltiņa, piens, olas. Животного происхождения белок, Tas ir olbaltumviela no dzīvniekiem. который составляет 40% в рационе. Un parasti tam jābūt 40% no visa uztura. И обязательно растительный белок. Un obligāti ir jābūt augu olbaltumvielām. Это бобовые. Посмотрите большое количество бобовых. Un paskatieties, tie ir pakšaugi, cik daudz tur viņu ir. В 100 граммах бобовых 21 грамм белка. 100 grami pupiņu, 21 grams olbaltumvielu. Это орешки. Šie ir rieksti. Это также крупы. Tieši tāpatās ir graudaugi. Самое большое количество белка – это животного происхождения. Bet, kā jūs redzat, visvairāk olbaltumvielas satur tieši dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas. И немного есть в овощах. Un drusku ir arī dārzeņos. Пусть ваш рацион будет насыщен и разнообразен. Un lai jūsu šķīvis būtu tā kā piepildīts un tā kā dažāds. Но есть одна проблема – это нехватка ферментов. Un ir vēl viena problēma, nevis vēl viena, bet viena problēma tomēr ir, un tas ir fermentu trūkums. Это основной механизм старения. Un tieši fermentu trūkums, tas ir pats svarīgākais novecošanas mehānisms. Снижение уровня выработки ферментов с 30 лет начинается. No 30 gadiem sākās šo fermentu izstrādes lejupslīde. То есть, если у нас нехватка ферментов, мы не можем доперевать ту курицу, которую съели. Citiem vārdiem sakot, ja mums fermenti trūkst, mēs nevaram pārstrādāt to vistu, kuru mēs esam apēduši. И получаем самоотравление. Un tad sanāk tā kā pašsaindēšana. Нет ферментов, нет катализаторов для наших реакций. Ja nav fermentu, nav katalizātoru mūsu reakcijām. И у нас начинается быстрое изнашивание организма. Un mums sākās mūsu organisma ļoti ātra novecošana. То есть какие причины с белком могут быть? Un kādas var būt lietas ar olbaltumvielu? Недобор белка, мы не доедаем белок. Mēs neapēdam olbaltumvielas tik daudz, cik vajag. Неусвоение, когда нехватка идет ферментов. Tad, kad fermentu trūkst, mēs nepārstrādājam labi olbaltumvielas. Или, например, наш кишечник не работает на 100%. Un, piemēram, mūsu zārnas nestrādā uz 100%. Это важнейший фактор.
Un tas ir svarīgākais И мы с faktors. вами работали на детоксе с этим вопросом. Надеюсь, у вас у всех улучшения. Un mēs ar jums detoksā tieši strādājam ar šo te jautājumu, un es ticu, ka jums visiem ir tā kā daudz labāk ir palicis. И есть третий момент — это стресс. Un ir trešais moments, kas ir stress. Когда кортизол разрушает белки, Tas ir tad, kad kortizols tieši izārda olbaltumvielas. он может разрушать коллаген, наши мышцы, нашу красоту. Viņš var izārdīt kolagēnu, mūsu muskuļus, mūsu skaistumu. И снижает тонус сфинктеров. Un svinktera tonusu pazemina. Поэтому очень важно работать со стрессом, Tāpēc ļoti svarīgi strādāt ar stresu. потому что он разрушает нашу красоту, то, над чем мы трудимся. Tāpēc, ka viņš izārda mūsu skaistumu, to, par ko mēs cīnāmies, viņš viņu izārda. Это я показываю для того, чтобы было понимание. Un šo visu es rādu tāpēc, lai būtu sapratne, Не только белок в тарелке должен быть, ka olbaltumvielām nav jābūt tikai traukā, но еще многие пункты влияют на то, чтобы он сработал в нашем организме. bet ir ļoti daudz punktiņi, ir tie, kuri ietekmē to, vai viņš strādā mūsu organismā. Потому что это целостная наша система. Tāpēc, ka tā ir mūsu kopēja sistēma, vesela sistēma. Система. Белок — это поезд, на котором едут аминокислоты. Olbaltumviela tas ir vilciens, uz kura brauc visas aminoskābes. Это транспорт, который всегда должен быть в нормальном количестве. Tas ir transports, kuram visu laiku ir jābūt pietiekamā daudzumā. И есть 22 аминокислоты, которые всегда должны быть в нашем организме. Ir 22 aminoskābes, kurām vienmēr ir jābūt mūsu organismā. 8 из них незаменимые. 8 no viņām ir tās, kuras nevar aizstāt. Если какая-то из них закончилась, то взять ее неоткуда. Ja kaut kāda no viņiem ir beigusies, to paņemt viņa nevar ne no kurienes. Поэтому идут поломки. Un tieši tāpēc ir šie lūzumi, avārijas. И снижается уровень здоровья. Un veselības līmenis pazeminās. Даже медикаменты синтетические будут ехать на белке. Pat sintētiskie medikamenti, viņi brauc virsū uz olbaltumvielas. Это очень важно понимать для каждой девушки, Un to ļoti svarīgi saprast katrai meitenei. чтобы у нее было постоянное насыщение всеми аминокислотами. Lai viņai patstāvīgi visu laiku būtu aminoskābes piesātinājums. Тогда у нее будет настроение, красивая кожа с новым коллагеном. Un tad viņai būs labs garastāvoklis, skaista āda ar jaunu kolagēnu. Она в здоровье, она стройная и сексуальная. Viņa būs veselīga, viņa būs slaida un seksuāla. А также это важно знать специалистам, если они сейчас присутствуют. Un tieši to pašu ir ļoti svarīgi zināt speciālistiem, ja šeit kādi ir. Специалистам бьюти-индустрии, которые могут рекомендовать своим девочкам It sevišķi skaistuma industrijas speciālistiem, kuri var savām meitenēm rekomendēt, всегда иметь достаточное количество белка в своем рационе. lai rekomendēt to, lai viņām vienmēr būtu pietiekams olbaltumvielu daudzums viņu ēšanā. Потому что именно тогда результативность вашей работы будет на 100%. Jo tieši tad jūsu darba rezultāts būs 100%. Что мы можем делать, если не можем есть только мясо, например? Ko mēs varam darīt, ja mēs nevaram ēst tikai gaļu? Чем мы можем компенсировать этот недостаток белка? Ar ko mēs varam kompensēt šo olbaltumvielu trūkumu?
Например, я малоежка, я столько мяса не съем. Es, piemēram, esmu tas, kas ēd ļoti maz, un es nevaru apēst daudz gaļas. Поэтому я понимаю, что мне нужно кормить каждую клеточку. Bet es saprotu, ka man jābaro katru šūniņu. И я хочу быть с коллагеном, с новыми суставами со своими. Un es gribu būt gan ar kolagēnu, gan ar saviem labā stāvokli, lai man būtu locītavas. И кормить свою костную массу. Un arī barot savu kaulu masu. Чтобы избежать остеопорозов, особенно в менопаузе. Lai man nebūtu osteoporoze, it sevišķi menopauzē. Показываю мои варианты, наверняка многие из вас уже пробовали, знают. Es parādīšu jums savus variantus, un es domāju, ka daudzi no jums jau viņu pagaršoja, ir mēģinājuši. Коллаген – это очень полезный и разрекламированный продукт. Kolagēns ir ļoti noderīgs un ļoti reklamēts produkts. Да, и каждая красивая девочка имеет в своем рационе именно коллаген. Un katra skaista meitene savā ēdienkartē viņai ir šīs te kolagēns. Есть несколько вариантов коллагена. Я использую оба поочередно. Ir daži kolagēna varianti, bet es izmantoju abus, bet tā kā rindas kārtībā. То есть это гидролизированный бычий коллаген. Šis ir hidralizēts buļļu kolagēns. С гиалуроновой кислотой, ar hialuronskābi, который уже легче усваивается нашим организмом. Kurš jau vieglāk uzsūcās mūsu organismā. Еще добавлен и витамин С, добавлен и цинк. Pielikts klāt gan C vitamīns, gan cinks. Наши главные антиоксиданты. Un tie ir mūsu galvenie antioksidanti. Это легко сделать для того, чтобы поддерживать уровень белка в организме. Un to visu ļoti viegli ir izdarīt, viegli lietot, lai uzturētu šo olbaltumvielu daudzumu organismā. Чаем, с утренним кофе, со смузи, с фруктовым соком можно добавлять везде. Viņi var pielikt visam, gan tējai, gan kafijai, gan kokteļiem, zaļuma kokteļiem, gan sulām, tā kā visam. То есть незаметно мы работаем на то, чтобы поддерживать свою красоту. Un tas ir tā, ka mēs tā kā nemanami daram to, lai uzturētu savu skaistumu. С чем мы можем еще поддерживать? Конечно, есть белковые коктейли. Ar ko mēs vēl varam to visu uzturēt? Un, protams, ir arī šie te olbaltumvielu kokteļi. Такой, как Smart Meal. Кто пробовал, тот знает вкусняшку. Tāds kā Smart Meals, kurš mēģināja, tur jau zina šo garšīgo. Замечательный коктейль, вкусный, с витаминами, с белком в достаточном количестве. Ļoti labs kokteils, viņš ir kopā ar visiem vitamīniem un olbaltumvielām lielā daudzumā. Очень вкусно делать на кефире, на йогурте. А если заменить ужин? Ļoti labi viņu taisīt kopā ar kefīru vai jogurtu, un ar viņu var aizstāt vakariņas. То можно получить быстрее снижение килограммов. Ja ar viņu aizstāja vakariņas, tad kilogrami krīt ātrāk. То есть мы получаем 15 грамм белка. Mēs saņemam 15 gramu no olbaltumvielām. Отличное решение для тех, кто поддерживает и стройность, и красоту, и заботится о себе изнутри. Un tas ir ļoti labs lēmums, ja izvēle tiem, kuri savu skaistumu uztur un rūpējas par sevi no iekšienes. Я скажу по себе, Smart Meal у меня тоже есть всегда. Es pēc sevis teikšu, Smart Meals man ir vienmēr. Особенно если вы в дороге где-то путешествуете, очень удобно. It sevišķi, ja esat ceļā, kur ceļojat, tas tiešām ir ļoti ērti. Даже если с утра ты сделал такой завтрак, Ja pat ja no rīta tu uztaisīji tādas brokastis, ты знаешь, что получил 15 грамм белка и сытость до обеда.
Un tu zini, ka tu esi tādā veidā saņēmis 15 gramu olbaltumvielu, un tu esi paēdis līdz pusdienas laikam. Можно чередовать еще с Power Green. Это тоже один из белковых коктейлей. Un viņu var arī jaukt ar Power Greenu, jo viņš arī ir tā kā olbaltumvielu kokteilis. Но это более комплексный. Bet viņš ir tā kā vairāk kompleksās iedarbības produkts. Потому что в нем есть и ферменты, и клетчатка, и витамины, и антиоксиданты. Tāpēc viņā ir gan fermenti, gan šķiedrvielas, gan vitamīni. И брокколи, и хлорелла. Gan brokoļi, chlorella. И ощелачивает, и поддерживает функциональность всего организма. Un viņš pasārmina un visu organismu, tā kā organismas funkcijas uztur. То есть можно чередовать, пробуйте свои варианты, но всегда будьте с достаточным количеством белка. Jūs varat viņu lietot, bet atcerieties, ka jums vienmēr ir jābūt savā olbaltumvielu daudzumā. Наш коллаген формируется обязательно при всех аминокислотах. Mūsu kolagēns formējās uz formē aminoskābes. И каждая шестая аминокислота – это серосодержащая аминокислота. Un katra sestā aminoskābe tā ir sēra saturošā aminoskābe. Это как kosичка. Смотрите, я сейчас заплетаю. Вот коллаген, который мы с вами выпили, съели, который, дай Бог, усвоился. Un es tagad pinu bīzi, lai jums reāli parādītu, jo tas ir tā kā pinot vizīti, kur ir kolagēns, ko mēs apēdam, uzēdam, un viņš viss iestrādājās. И вот здесь, если нет серы, un, piemēram, es jau uzpinu bīzi, bet ja tur nav sērs, kosичка не будет держаться. Šī bīze, viņa nepaliks sapīta, viņa izpīnās ārā. Мы не построим свой коллаген, не построим. Mēs nevarēsim uzcelt savu kolagēnu. Нам обязательно нужна сера. Mums obligāti ir vajadzīgs sērs. Каждая шестая аминокислота серосодержащая. Jo katra sestā aminoskābe, viņa ir sēru saturošā aminoskābe. Опять же, очень важный фактор для бьюти-специалистов. Un tas ir ļoti svarīgs faktors skaistuma kopšanas speciālistiem. При помощи серы, коллагена мы можем творить чудеса. Izmantojot sēru un kolagēnu, mēs tiešām varam darīt brīnumus. Потому что серу называют минералом красоты. Tāpēc, ka sēru sauc par skaistuma minerāli. Каждая девочка хочет, чтобы у нее был молодой тип кожи. Katra meitene, viņa grib, lai viņai būtu jaunavīgs ādas tips. А сера влияет на очень большое количество функций. Un sērs tieši ietekmē ļoti daudz dažādu funkciju. Она замедляет процессы старения. Palēlina novecošanas procesus. Это факт. Она таблетка молодости. Viņu sauc par jaunības tableti. Поддерживает эластичность и упругость кожи. Viņa tā kā uztur elastīgumu un ādas tvirtumu. Активирует рост и восстановление волос и ногтей. Un viņa aktivē augšanu gan matiem, gan nagiem. Помимо того, что это и гемоглобин в том числе. Un tas ir tajā pat laikā, tas arī ir hemoglobīns. И антиоксидант, который защищает от старения. Un antioksidants, kas pasargā no novecošanas. Принимает участие в синтезе инсулина. Un tāpatās viņš ņem dalību insulīna sintēzē. Что важно людям, у которых повышен уровень сахара. Un tas ir ļoti svarīgi tiem cilvēkiem, kuriem ir paaugstināts cukurs. Поэтому мы ее тоже ищем в продуктах питания.
Un tieši tāpēc mēs arī šo sēru meklējam pārtikas produktos. Но посмотрите, какая норма. От 1 до 6 грамма. То есть самый граммовый минерал. Un paskatieties, kāda ir norma no 1 līdz 6 gramiem. Tas ir tā kā Его vissmagākais minerāls. нужно больше, чем кальция. В 3 раза, в 4. Viņa sēra dienas norma 3 jeb 4 reizes ir lielāka nekā kalcijam. Смотрите, индейка 240 миллиграмм. Paskatieties, tītara gaļa 240 mg. Чтобы съесть хотя бы 2 грамма, сколько нужно индейки? Tas nozīmē, lai apēst kaut vai 2 gramus, cik vajag apēst šo gaļu? Это почти килограмм, да? Больше. Больше. Vairāk. Больше. То есть мы столько не съедим. В основном животного происхождения продуктах. Un mēs to nevaram apēst, bet vairāk viņa ir, tā kā, ja mēs ņemam šos te dzīvnieku izcelsmes produktus. Рыба богата на серу. Bet zivs ir tieši bagāta ar sēru. Но это речь о свежей рыбе. Bet šeit iet runa par svaigu zivi. Вот когда мы с вами на море и едим свежую рыбу из моря, Bet tad, kad mēs dzīvojam kaut kur pie jūras un ēdam svaigas zivis no jūras, мы получаем с вами эту серу. mēs arī jums saņemam šo sēru. В остальное время мы просто для себя обязаны добирать. Jo citā laikā mums vienkārši ir jāsalasa no kaut kurienes. Потому что если серы недостаток, Tāpēc, ka ja sērs trūkst, то ткани начинают съезжать, visi augļi, viņi sāk tā kā braukt uz leju. провисы на лице, Sāk seja karāties, суставы начинают лететь. un arī locītava sāk sāpēt, sāk tā kā jukt. И самое главное, клапаны сердечные могут не срабатывать. Bet pats svarīgākais, ka iet runa par sirds klapaniem, ka viņi var nestrādāt sirds vārstiem. Обязательно позаботьтесь, чтобы у вас ваши ладошечки красоты Obligāti rūpēties par to, lai jūsu skaistuma saujā всегда присутствовала сера. vienmēr būtu šis sērs. Да, я понимаю, что в идеале ее по 2-3 раза нужно. Es saprotu, ka ideālā variantā viņu vajadzētu lietot pa 1-3 reizes dienā, Хотя бы по 1-2 раза bet ja jūs lietosiet pa 1-2 reizes dienā, вы уже получите результат. jūs jau saņemsiet šo rezultātu. У меня очень много подружек, клиентов, которые просто вау говорят сере. Man ļoti daudz ir draudzenes un arī klientes, kuri par sēru saka, tas ir vienkārši wow. Кожа улучшается однозначно. Āda paliek labāka viennozīmīgi, Поэтому ее называют таблетка против старости. un tāpēc viņu arī sauc par pretnovecojošu tableti. Смотрите, белок, сера, Skatieties, коллаген. sērs un kolagēns. Это то, что у нас должно присутствовать всегда. Tas ir tas, ka mums tam jābūt vienmēr. Далее, конечно же, витамины, минералы. Nākošais tas ir, protams, vitamīni un minerāļi. Где мы берем продукты, богатые витаминами и минералами? Kur mēs Много. ņemam produktus, kuri ir bagāti ar vitamīniem un minerāļiem? Делайте разнообразный рацион. Izveidot savu ēdienkarti tādu daudzveidīgu. Видите на картинке. Jūs taču redzat šajā bildē. Но всегда помните о вашей способности пищеварения. Bet vienmēr, kad jūs esat savu ēdienkarti, skatieties par savu pārtikas pārstrādāšanas iespēju. Кто проходит детокс, прошел детокс. Tie, kuri izgāja detoksu,
У того однозначно улучшились процессы. Tiem viennozīmīgi visi šie pārstrādes procesi palika daudz labāki. Потому что мы поработали с кишечником, с печенью. Tāpēc, ka mēs pastrādājam ar zarnu traktu, ar aknu. А это улучшение их всасываемости. Un tas ir tas, ka gan iesūkšana palika И labāka, белкового обмена углеводного. un olbaltumu apmaiņa palika И labāka. пищеварение. Un arī pārtikas pārstrāde palika labāka. То есть мы можем рассчитывать, что уже лучше у нас будут усваиваться витамины из продуктов питания. Mēs uzreiz varam paļauties uz to, kā daudz labāk vitamīni no pārtikas iesūksies. Но я должна сказать, что всегда у меня лично присутствует какой-то один из поливитаминных комплексов. Bet par sevi es varu teikt noteikti, ka man vienmēr ir kāds vitamīnu komplekss. Почему? Потому что не каждый день мы составляем полноценный рацион. Tāpēc, ka ne katru dienu mēs varam sastādīt sev tādu pilnvērtīgu ēdienkarti. И не забываем, что банан — это крахмалистая вещь. Un neaizmirstam, ka, piemēram, banāns, tas ir cietas produkts. И из него придет в кровь глюкоза, No viņa ļoti ātri asinīs atnāks glikoze, которая может пойти в жиры kura var aiziet taukos и просто расширить нашу фигуру. un vienkārši padarīt mūsu figūru drusku lielāku. У финики, у которых самый высокий гликемический индекс 146. Dateles, viņiem ir vislielākais glikemijas indeks 146. Это углеводная бомба. Tas ir ольхидrātu līdzeklis. 100% приведет к запасу жиров. 100% uzkrās taukus. То есть здесь есть еще углеводы, и это надо помнить. Jāsaprot, ka šajā bildē, ko mēs redzam, vēl ir olbaltumvielas, ольхидrāti, un tas mums ir jāatcerās. Поэтому, конечно, мы не можем в полной мере съесть много таких вещей. Tāpēc mēs, protams, pilnā mērā nevaram tik daudz lietas apēst. И добавляем какой-то из витаминных комплексов. Un tāpēc mēs varam droši pielikt kādu no vitamīnu kompleksiem. Например, прекрасно это суперкомплекс, где все уже собрано. Piemēram, superkompleks ir ļoti laba lieta, jo tur viss jau ir salasīts. По 1-2 раза, и вы уже в дамках. Pa vienai, divreiz, un jūs jau esat trumpi. Или защитная формула, это антиоксидантная формула. Vai nu aizsardzības formula, tā ir antioksidantu formula. Кальций, магний хелат – это для костной массы. Kalcija magnīhilāts, tas ir kaulu masai. Но кальций еще и успокаивает с магнием. Un kalcijs ar magniju viņš arī nomierina. А вот Power Green, о котором я говорила, зелененький, он тоже содержит много, сейчас вернусь, витаминов. Un Power Greens, par kuru es arī runāju, viņš arī satur ļoti daudz vitamīnus. То есть, когда мы пьем этот коктейль, мы вообще не заботимся, в нем есть все. Ja tad, kad mēs dzeram šo te Power Green kokteili, mēs vispār varam nerūpēties, jo viņš satur visu. Очень важный аспект – это наша щитовидная железа. Ļoti svarīga lieta, tas ir mūsu vairogdziedzeris. Если вы едите свежую морскую рыбу, у вас должно быть все хорошо с работой. Un, ja jūs ēdat svaigu jūras zivi, tad jums ar vairogdziedzeri vienmēr jābūt visam kārtībā. Но не забываем контролировать все равно показатели. Un neaizmirstam tik un tā visu kontrolēt viņu rādītājus. Для тех, кто не ест йодосодержащую рыбу свежую, Un visiem tiem, kuri neēd jodu saturošo svaigo zivi, мы добавляем так называемый келп. mēs pieliekam klāt tā saucamo kelpu. Вот эта парочка келп и суперкомплекс Šis te pārītis kelps kopā ar superkompleksu
она накормит полноценно щитовидную железу. Viņš pilnvērtīgi pabaros vairogdziedzeri. И это будет энергия. Un tas dos enerģiju. Это будет ТТГ до 2. Tas būs TTG līdz 2. До 2 это норма. Un TTG2 tā ir norma. Это говорит о том, что ваша щитовидная железа прекрасно работает. Tas stāsta par to, ka jūsu vairogdziedzeri strādā ļoti labi. А значит, у вас должна есть энергия в клетках. Un tas nozīmē to, ka jūsu šūnās ir enerģija. Вот это келп, о котором я говорила, бурая водоросль. Re, kur šis ir kelps, par kuru es runāju, tā ir tā kā pelēkā aļģe. Это основной механизм стройности. Un kelps tas ir strojность, tas ir tā kā, labi izskatīties, būt dieviņam. И микроэлемент интеллекта. Un kelps ir tāpatās intelekta mikroelements. Особенно для деток. Un it sevišķi viņš ir vajadzīgs bērniem. Простроить рацион так, чтобы детям также хватало йода из натуральных источников. Vajag izveidot savu ēdienkarti tā, lai arī bērniem pietiktu jods. Если о себе говорить, Ja man jārunā pašai par sevi, чтобы все успевать, чтобы была энергия, все запоминать, lai visu paspētu, lai būtu enerģija, lai visu atcerētos, обязательно нужно брать бурую водоросль. Это просто бурая водоросль, измельченная. obligāti ir jāņem šo kelpu, jo tā ir šī aļģe, kura tiešām ir aļģe, sasmalcinātā aļģe. В паре с суперкомплексом Un, ja mēs lietojam vēl klāt superkompleksu, они сделают просто совершенно из вас энергичного, жизненного человека. viņi no jums izveidos tā kā enerģisku, dzīvīgu cilvēku. Норма йода 3 микрограмма на килограмм веса. Joda norma ir 3 mikrogrammi uz svara kilogramu. Посчитайте, сколько вы весите, умножьте на 3, вы получите свою норму. Saskaitiet, cik jūs sverat, sareiziniet ar 3 un jūs saņemsiet savu joda normu. То есть, например, 60 килограмм, это будет 180 микрограмм нужно йода. Piemēram, ja jūs sverat 60 kg, ir jābūt 180 mikrogrammi joda. Мы можем брать из продуктов питания, но, как видите, они тоже морские в основном. Mēs varam, protams, jodu ņemt no ēdiena, bet redziet, viss šīs ēdienas tomēr ir jūras. Кальмары богаты, Kalmāri, eks, mintāja, креветки, krevetes. Морская капуста в том числе, Un tai skaitā arī jūras kāposti, но свежая, bet svaigie jūras kāposti. не Svaigie. купленная в магазине в салате. Nevis to, ko mēs nopērkam veikalā un ēdam salātos. Потому что это летучий элемент, вы знаете. Tāpēc, ka jods ir gaistošs elements. Фейхоа также содержит от 80 до 300. Arī feihoā satur jodu no 80 līdz 300 mikrogramiem. Ну, если мы можем каждый день это есть. Ja mēs varam šo ēst katru dienu, Поэтому мы тоже заботимся всегда о своей щитовидной железе. un tāpēc mums vienmēr ir jārūpējas par savu vairogdziedzeri. Пусть на вашем столе будут свежие морепродукты, Vai uz jūsu galda ir svaigie jūras veltes svaigas, либо чтобы всегда на вашем столе присутствовала бурая водоросль. vai nu lai uz jūsu galda vienmēr stāv šī aļģe. Дайте вашей щитовидной железе обязательно ресурс, Dodiet savam vairogdziedzerim šo resursu, чтобы она производила достаточное количество Т4,
lai viņa veidotu pietiekamā daudzumā fermentu T4. А Т3 уже будет из Т4 произведено в печени. Bet T3 hormoni jau to izveidos akna no T4. Белок мы с вами уже даем. Вот это белок. Olbaltumvielas mēs jau dodam, re, kur šī ir tā olbaltumviela. То есть белок и 3 атома йода. Это Т3. Re, kur mēs redzam olbaltumvielu un 3 joda atomus. Tas ir T3. И белок и 4 атома йода – это Т4. Un olbaltumviela un 4 joda atomi, tas ir T4. И все это делается в антиоксидантных условиях. Un visam tam jābūt veidotam antioksidantu vidē. Но мы с вами молодцы. Мы даем уже суперкомплекс. Mēs ar jums esam malači, mēs taču jau lietojam superkompleksu. Кушаем ягоды, кушаем антиоксиданты в питании. Ēdam ogas, lietojam antioksidantus ēdienā, uzturā. Есть еще такой вопрос. А вдруг организм привыкнет к витаминам? Bet vēl ir tāds jautājums, ja organisms pierod pie vitamīniem? То есть витамины, эстрагированные из натуральных продуктов, Jāsaprot, ka vitamīni, kuri ir izvilkti no naturāliem produktiem, воспринимаются организмом как натуральное. Organisms viņus uzņem kā naturālo. Как будто вы съели просто большое количество черники, например. Viņš to uztver kā pārtiku. Piemēram, ja jūs apēdat šausmīgu daudzumu melleņu. И взяли самое-самое полезное. Un paņem no tā pašu vērtīgāko. И витамины не накапливаются, они нужны каждый день. Un vitamīni ir tie, kuri neuzkrājās, jo viņi ir vajadzīgi katru dienu. И вот это важно очень. Un tas ir ļoti svarīgi. Каждый день будьте с витаминами. Katru dienu esiet ar vitamīniem. Антиоксиданты – это наша молодость. Antioksidanti. Antioksidanti tas arī ir mūsu jaunība. Вы видите эту палитру и овощи, и ягоды. Jūs redzat šo paleti, nosauksim to tā, tur ir gan разных цветов на вашем столе. Gan ogas un vienkārši tāda krāsainā varavīksne uz jūsu galda no ēdiena. Точно так же, как ржавеет металл, tieši tāpatās kā rūsē metāls, потому что он окисляется под действием кислорода. Jo viņš skābekļa ietekmē oksidējās. Так и человек окисляется изнутри. Tieši tāpatās cilvēks oksidējās no iekšienes. И сегодня уже доказано, что большинство болезней Un šodien ir pierādīts, ka vairums slimību возникает из-за окислительных процессов. Sākās no šīm te oksidēšanas, jeb paskābināšanas procesiem. Это называется оксидативный стресс. Un to sauc par oksidatīvo stresu. Если вы будете всегда под прикрытием антиоксидантов, Ja jūs vienmēr būsiet antioksidantu aizsardzībā, вы не дадите этим процессам развиваться. Jūs nedosiet šiem procesiem iet lielumā. Вот как сера, таблетка молодости. Tieši tā kā sērs ir jaunības tablete, Она тоже антиоксидант. bet viņa arī ir antioksidanti. Поэтому она молодит людей. Un tieši tāpēc viņa padara cilvēkus jaunākus. Но у нас еще есть другие антиоксиданты. Bet mums vēl ir citi antioksidanti. Мы с вами можем использовать соковые формы. Mēs varam izmantot sūlu formas. Я сейчас вам покажу. Например, вот такая вот замброза – это мой любимый антиоксидант. Es jums parādīšu, piemēram, šī ir zambroza, tas ir mans mīļākais antioksidants. Она очень вкусная, это первое.
Pirmkārt, tiešām ļoti garšīga. И это самый сильный антиоксидант в мире. Un šis ir pats stiprākais antioksidants. Богатейший состав, и на второй бутылке лицо молодеет. Ir bagātīgais sastāvs, un kad mēs dzeram otru pudeli, seja paliek jaunāka. То есть можно чередовать, выбирайте. Un to visu var dzert tā kā nevis kopā, bet pēc kārtas, rindas kārtībā. Jūs varat to izvēlēties paši. То есть гриппайн, таблетка против старости. Гриппайns, tas ir tabletes pret novecošanu. Очень много результатов на гриппайне, потому что он защищает и от солнца в том числе. Uz grepaina ir ļoti daudz rezultātu, jo viņš pasargā, un te skaitā arī no saules pasargā. От пигментных пятен. No pigmentu plaukumiem viņš Они со временем белеют. Viņi ar laiku, tie, kuri jau ir, paliek gaišāki. Тоже очень важный момент для косметологов, для специалистов. Un tas ir ļoti svarīgs moments kosmetoloģiem, speciālistiem. Все хотят безупречную кожу. Jo visi grib šo te skaisto ādu. Есть Perfect Eyes, Ir Perfect Eyes, который для улучшения нашего зрения, но это тоже сильнейший антиоксидант. kurš paredzēts mūsu redzes uzlabošanai, bet viņš arī ir ļoti spēcīgs antioksidants. Витамин С и витамин Е. Vitamīns C un E. То есть давайте еще раз. Мы составляем свою оздоровительную программу. Tagad atkārtosim vēlreiz. Mēs ar jums šobrīd liekam kopā savu atveseļošanas programmu, которая позволяет нам держать ресурс здоровья, atļauj mums turēt mūsu veselības krājumus. Превенция, не заходить на территорию болезни. Tas atļauj mums neiet slimības teritorijā. Потому что как только заканчивается что-то одно, Tāpēc, ka tikko kaut kas viens beidzās, и долгое время продолжается, un tas, kas viņš ir beidzies, un tā turpinās ilgu laiku, мы заходим не только в глубокие дефициты, mēs tādā veidā ieejam ne tikai dziļajos deficītos, а заходим в болезнь. bet mēs vēl ieejam tieši slimībās. Зачем это надо? Apriekš kam tas ir vajadzīgs? Лучше быть здоровым, красивым, в ресурсе Labāk būt veselam, skaistam, būt resursā и наслаждаться жизнью. un baudīt dzīvi. Притом долгой и со своими коленями и мозгами. Un baudīt šo ilgo dzīvi ar savu pašu ceļiem un ar savām smadzenēm. Первый аспект — это белок, Tad pirmām kārtām olbaltumvielas, который берем из питания, коллаген, белковые коктейли. kuru mēs ņemam no pārtikas, kolagēna un olbaltumvielu kokteļa. Сера как граммовый макроэлемент. Sērs kā grammu makroelements, Витамины vitamīni, и антиоксиданты. antioksidanti. Он может быть в одном комплексе. Un tas viss var būt vienā kompleksā, ja vienā saujā. Пробуйте, Mēģiniet. выбирайте свой вариант, но будьте всегда на высоте. Izvēlieties tā kā savu variantu, bet vienmēr esiet augstumos. Следующий аспект — это корректные жиры. Un nākošais aspekts, tas ir korektie tauki. Жирная ладошка красоты. Tas ir taukaina skaistuma sauja. Почему это так важно? Kāpēc tas ir tik svarīgi? Многие подумают, если есть лишний вес, зачем жиры? Daudz domās, ja man ir liekais svārs, priekš kam vajag taukus? Самое первое, наш мозг — это кусок жира, 60% жира. Un pirmā kārtām, ko es jums gribu pateikt, ka mūsu smadzenes, tas jau ir 16% no taukiem. Если нет в рационе корректных жиров, мозг усыхает.
Ja mūsu uzturā nav korektu tauku, mūsu smadzenes tā kā iekalst drusku. Наши легкие высланы жирами. Mūsu plaušas, viņas arī tā kā izklātas ar taukiem. Это сурфактант. Un to sauc par surfaktantiem. Это в том числе наша способность переносить инфекционные заболевания. Un tajā skaitā mūsu iespēja tikt galā ar infekciozām slimībām. Достаточное количество жиров обеспечивает выстилку легочных альвеол. Pietiekams tauku daudzums, viņš ar viņu pietiek, lai plaušu alveolas būtu izklātas ar šo te sulfaru. Когда ребенок рождается, первый вдох — это когда раскрываются легкие. Kad bērniņš piedzimst, viņa pirmais elpas vilciens ir tas, kad plaušas atvērās. И если мамочка кушала достаточное количество корректных жиров, Un ja mammīte ēda pietiekošā daudzumā korekto tauku, то легкие откроются и больше не сомкнутся. Он будет дышать. tad plaušas atvērsies un viņas vairs neaizvērsies, būs šī te elpošana. Если недостаточно сурфактанта, Un ja trūk šis surfaktāns, ребенок может просто умереть, захлопнуться легкие. bērniņš var pat nomirt, jo plaušas viņus vienkārši aiztaisās ciet. Мы дышим через жиры. Mēs elpojam caur taukiem. Жиры — это наша клетка. Вот этот забор — это все жиры. Un tauki, tā ir mūsu šūna. Jūs redzat šo žogu. Šīs žogs, tas ir mūsu tauki. Не обезжиривайте еду. Nepadariet jūsu ēdienu liesu. Покупайте нормальное масло, Pērciet normālu eļļu, хорошей жирности сметану, творог. Krējumu un biespienu, kuriem ir labs tauku saturs. Не бойтесь жиров. Nebaidieties no taukiem. Вот с этими вопросами мы со всеми разбираемся на школе питания. Par visiem šiem jautājumiem mēs tiekam skaidrībā veselīgas uzturas skola, который называется «Курс трансформации тела» у Елены Бахтиной. Kurš Jelenai Baktinai saucās kā ķermeņa transformācija, где вы сами осознаете и считаете свое количество жиров. kur jūs paši saprotat un skaitat savu tauku daudzumu. И белка. Arī Не olbaltumvielu. только для себя, для всей семьи. Ne tikai sev, bet visai ģimenei. Потому что, например, 10-летнему мальчику нужно съедать 100 грамм белка. Piemēram, 10-gadīgam puikim jāpēd 100 grami olbaltumvielu. Дети растут и требуют в пубертанте. Bērni aug un pubertantē, viņiem vajadzīgs olbaltumvielu. Повышенное количество ресурсов. Daudz vairāk šo resursu. И здесь очень важно знать и понимать. Un te ir ļoti svarīgi zināt un saprast. Каждая клетка состоит из жиров. Двойной слой, забор. Katra šūna sastāv no taukiem, dubultais slānis. Спросите, какие жиры? Jūs man jautāsiet, kādi tauki? А это омега, лецитин и холестерин. Un tas ir omega, lecitīns un holesterīns. То есть получается, для того, чтобы кожа была упругой, Tas nozīmē, lai āda būtu elastīga un tvirta, нам клетке нужно дать омегу, лецитин и холестерин. mūsu šūnai vajag iedot lecitīnu, omegu un holesterīnu. Не бойтесь холестерина. Холестерин — это упругость каждой клетки. Вот он. Nebaidieties no holesterīna, jo holesterīns ir katras šūnas tvirtums.
Холестерин в питании очень полезен. В достаточном, конечно, количестве. Holesterīns barībā ir ļoti, ļoti labvēlīgs, protams, tādā pietiekamā daudzumā. Это насыщенные жиры. Это масло, сало. Un to sauc par piesātinātām tautskābēm. Tas ir sviests, tas ir масло или сливочное масло. Сливочное масло. Tas ir sviests un šķiņķis. И очень важный такой фактор. Без холестерина нет витамина D. Un vēl ļoti svarīgs faktors, ka bez holesterīna nav D vitamīni. Потому что то, что мы получаем через солнце, должно пойти в подкожную жировую клетчатку. Tāpēc tas, ko mēs saņemam caur sauli, viņam ir jāaiziet zem ādas tauku slānī. И только при помощи холестерина Un tikai pie holesterīna, kad holesterīns palīdz, витамин D пойдет дальше в наш организм, преобразовывается. D vitamīns ies tālāk mūsu organismā un sāks pārveidoties, ja pareizāk sakot, izveidosies. А витамин D — это наш с вами прогормон. Мы даже не похудеем без достаточного количества. D vitamīns, tas ir mūsu prohormons, mēs bez vajadzīga D vitamīna daudzuma pat nevarēsim nomest svaru. То есть едим яйца, сало, масло сливочное, не боимся. Citiem vārdiem sākot, ēdam olas, ēdam speķi, sviestu, nebaidamies. Жиры транспортируют все жирорастворимые витамины. Tauki, viņi transportē visus tauku šķīstošos vitamīnus. То есть витамин А, Е, Д и К. Un tie ir vitamīni A, E, D un K. Без жиров не усвоятся. Šie vitamīni bez taukiem neieslūgsies. Поэтому морковку с маслом говорят, да? Tāpēc saka, būtās jāiet ar eļļu, saka vecāki. Почему? Чтобы кератин усвоился, каротин. Lai karotīns tiktu uzņemts. Обязательно жиры в нашем рационе должны присутствовать. Obligāti taukiem mūsu ēdienu reizē ir jābūt. Омегу-3, надеюсь, все понимают и знают, для чего она нужна. Es ceru, ka par omegu-3 visi zina un saprot, kāpēc viņi ir vajadzīgi. Это не только мозг, не только соображение. Tas ne tikai smadzenes, ne tikai uztvere. Это еще и чистота сосудов. Un tā ir arī mūsu asinsvadu tīrība. Возраст, говорят, оценивают по состоянию сосудов. Ir tāds teiciens, ka vecumu nosaka pēc šo te asinsvadu, kā izskatās šie asinsvadi. А это еще и каждая клетка. Помните забор двойной? Atcerieties, tas ir arī katra šūna, šis te divpusīgs žoks. Atcerieties bildi. Лецитин, фосфолипиды, каждая клетка организма, плюс наша печень. Lecitīns un fosfolipīdi, tas ir katras organisma šūna, ceļši aknu šūnām. Лецитин улучшает мозговую деятельность. Lecitīns padara labāku smadzeņu darbību. Каждый уважающий себя предприниматель съедает в месяц 1 банку лецитина. Katrs sevi cienošais uzņēmējs, viņš mēnesi obligāti apēd 1 lecitīna burku. Если у вас умственная работа, ja jūsu darbs saistās ar smadzeņu darbību, tā kā попробуйте взять этих 2 жира и использовать их 2-3 месяца. Pamēģiniet paņemt šos te abus taukus un palietojiet 3 mēnešus. И почувствуйте разницу. Un jūs sajūtīsiet šo atšķirību. Насколько вы станете более продуктивными, насколько более светлые мысли будут рождаться и идеи. Cik daudz produktīvāki jūs paliksiet un cik daudz tādu gaišu domu sāks dzimt.
А еще это забота изнутри, сосуды и желчный пузырь. Un vēl tas ir rūpes no iekšienes, jūsu asinsvadi un žultspūslis. Потому что лецитин делает нашу желчь текучей. Tāpēc, ka lecitīns viņš padara mūsu žulti tādu tekošu, šķidrāku. Если у вас загибы, перегибы, есть проблемы с желчным пузырем, Ja jums ar žultspūsli ir kaut kādas problēmas, piemēram, kaut kādi ielocījumi un aizlocījumi, лецитин — это ваш продукт. lecitīns ir noteikti jūsu produkts. Плюс вода. Не забываем пить воду. Un, protams, plus ūdens, neaizmirstam dzert ūdeni. Потому что именно вода и лецитин делают текучей нашу желчь. Jo tieši ūdens un lecitīns viņš padara mūsu žulti tekošu. Жиры нужны и полезны не только. Tauki ir vajadzīgi abiem. Для наших гормонов. Gan vīriešiem, gan sievietēm, lai veidot mūsu hormonus. В программе составления своей программы личной по здоровью Tad, kad mēs veidojam personīgi savu veselības programmu, надо учитывать, что из жиров будут производиться и стрессовые гормоны, антистрессовые. vajag ņemt vērā, kā no taukiem tiek veidoti arī stresa hormoni. А также наш прогестерон. Un ne tikai stresa hormoni, bet arī mūsu Будет достаточное количество жиров в рационе, вы будете на высоте по сексуальности, по гормональной стабильности. Ja jums būs pietiekami šo te tauku, šo te hormonu, jūs būsiet aktīvā, seksuālā, tā kā visur aktīvā veidā. Следующий пункт: нам нужно пить воду и ощелачиваться. Un nākošais punkts: mums ir jādzer ūdens un jāsārminās. Есть два варианта. Ir divi varianti. Вы знаете, есть pH, это золотой коридор молодости. Jūs zināt, ka ir šīs te pH līmenis, ko sauc par zelta jaunības koridoru. Если кисло, это в сторону болезни. Ja ir skāps, tas ir uz slimības pusi. Защелачиваться тоже не очень хорошо. Un pārsarmināties arī nav īpaši labi. Мы держим вот этот золотой коридор 7,4. Mums jāiet uz šo vidusceļu 7,4 pH. Потому что нас все закисляет. Съели мясо, выпили сока, мы закисляемся. Tāpēc, ka daudz kas mūs paskābina, piemēram, apēdam gaļu, padzeram sulu, tas viss mūs paskābina. Мы можем делать зеленые коктейли сами. Mēs varam taisīt paši zaļos kokteļus. Можем использовать зеленый хлорофилл. Un tāpat mēs varam izmantot zaļo chlorofilu. Вот он с водичкой зеленый. Это легко, просто. Чайную ложечку на 0,5 воды. Re, kur man viņš ir zaļš, un patiesībā tas ir ļoti viegli. Teikarotīt uz glāzi ūdens. И хлорофилл поддерживает наш pH. Un chlorofils, viņš uztur mūsu pH līmeni. А еще помогает выводить токсины, потому что это белок. Un vēl viņš palīdz izvadīt toksīnus, jo tur ir olbaltumviela. Таким образом мы сохраняем свой кальций в костях. Un tādā veidā mēs saglabājam savu kaļķi kaulos, чтобы он не выходил и не раскислял эту ситуацию. Lai šis kalcijs neiet ārā un nepadara skābu šo situāciju. Очень многие мировые звезды пьют хлорофилл, потому что они знают этот секрет. Ļoti daudzi pasaules zvaigznes dzer chlorofilu, jo viņi zina šo noslēpumu. Ощелачивайте безопасно. Lūdzu, pasarmināties nekaitīgi, nekaitot sev. Этот пункт заботы о себе следующий. Un šīs ir nākošais punkts, kā mēs par sevi varam rūpēties. Так.
Коррекция психоэмоционального фона. Psihoemocionāla fona korekcija. Помним, что стрессовые гормоны, кортизол съедает мышцы. Atceramies, ka stresa hormoni un kortizols viņš apēd muskuļus. Выводит глюкозу в кровь. Un viņš ieliek glikozi asinīs, tā kā ievada. И может привести к катастрофам сердечным. Un var aizvest līdz sirds katastrofām. Поэтому обязательно корректируем свое состояние. Tāpēc obligāti koriģējam savu stāvokli. Если вы чувствуете, что на нервах, ja jūs jūtat, ka jūs esat tā kā uz nerviem, есть очень много помощников. Ir ļoti daudz palīgu. Смотрите, как раз витамины группы В, которые нужны всегда. Te skatieties, B grupas vitamīni, kuri vajadzīgi vienmēr. Они приводят к умиротворению, к спокойствию. Un šīs vitamīnas viņš atved pie tāda mierīguma, tā kā labas sajūtas. Да, я рекомендую, когда вы чувствуете вот это вот напряжение, добавить их. Un ļoti jums rekomendēju, ka jūs jūtat šo te tā saspīlējumu, saspringumu, vienkārši viņus pielikt klāt B grupu. Если у вас задачи какие-то на сегодняшний день нужно решить, очень большая загрузка, добавьте. Un, ja jūs zinat, ka šodien jums vajag tā kā daudz padarīt, jums ir tā kā ļoti liela slodze, lūdzu, pielieciet klāt. Еще очень важный фактор, что недостаток, например, витаминов группы В и фолиевой кислоты. Un ir ļoti liels faktors, ka ja trūkst B grupas vitamīna un folijas могут повысить гомоцистеин. Tas kopā var paaugstināt homocesteīnu. Это фактор воспаления сосудов. Un homocesteīna paaugstināšana, tas ir asinsvadu iekaisums. А это риски внезапной смерти. Šīs jau ir pēkšņas nāves risks. Видите, какая цепочка? Un vai jūs pamanāt, pilnīgi tāda ķēdīta? Особенно мужчины боятся внезапной смерти, инсультов, инфарктов. Un sevišķi vīrieši baidās insultu un infarktu, tādas pēkšņas nāves. То есть не пил, не курил, вроде бы здоровый образ жизни вел. It kā nedzera, nepīpēja un veda ļoti labu dzīvesveidu, veselību. Но всего лишь недостаток, дефицит витаминов группы В. Bet tikai tāds niegs kā B grupas deficīts поднял гомоцистеин и привел к воспалению сосудов. Pacēla homocisteīnu un atveda asinsvadu iekaisumiem. Это я немножко отошла в сторону, но очень важно это знать. Es it kā pagāju drusku malā, bet to ir ļoti svarīgi zināt. Проверьте у себя гомоцистеин, чтобы вы знали на сегодняшний момент. Pārbaudiet paši sev šo homocisteīnu, lai jūs zinātu šodien, kā jums tas ir. И вернемся к стрессу. Если чувствуете, добавьте, пропейте. Un atgriežamies pie stresa, ja jūs jūtat šo stresu, vienkārši pieliekat klāt, izdzēriet. Есть еще комплекс валерьяной. Vēl ir tāds komplekss ar balderjāņiem, которую лучше делать на ночь, как в виде чая, 2 капсулы. Un to ļoti labi uz nakti dzert kā teju, vienkārši kapsuliņas atver vaļā un apvēr. Для того, чтобы успокоиться. Un tas ir tāpēc, lai tā kā ieiet tādā mierā. Успокоить свою нервную систему. Nomierināt savu nervu sistēmu. Ну, есть, конечно, конспекты здоровья, кто не знает. Это подобранный алгоритм. Un varbūt kāds no jums vēl nezina, bet mums ir arī veselības konspekti, un tie ir tādi savilkts, jeb sataisīts jau tāds algoritms. Если это первоочередная задача, возьмите соответствующий конспект номер 4.
Piemēram, ja ieiet mierā, tas ir tā kā primārais uzdevums, paņemiet konspektu numur 4. Потому что не получится себя вывести в ресурс по здоровью, Tāpēc nevarēs ieviest šajā resursa stāvoklī veselībā, пока вы не успокоитесь, kamēr jūs nenomierināties. и ваша нервная система не приведется в нормальную работу. Un jūsu nervu sistēma neatnāks tādā normālā darbībā, stāvoklī. Это важный пункт — коррекция психоэмоционального фона. Un šis ir ļoti svarīgs punkts - psihoemocionālā fona korekcija. Всегда включайте какой-то из продуктов даже для профилактики. Vienmēr ieslēdziet vienalga kādu produktu vienkārši profilaktiski. Можно взять пчелиную пыльцу. Var paņemt bišu aizmirsu. Да. То есть чередовать. Она тоже богата витаминами группы В. И... Ziedputekšņi arī ir bagāti ar B grupas vitamīniem. Вот тогда организм перестанет бороться с ветряными мельницами. Un tad jūsu organisms pārstās kauties ar veidzirnavām. И возьмется за строительство идеального здоровья. Un viņš sāks celt un veidot ideālo veselību. Еще раз напомню, что все наши гормоны половые, стероидные. Un vēlreiz gribu atgādināt, ka visi mūsu dzimuma hormoni ir steroīdi. Против стресса тоже. Un pret stresa hormoni arī tāpat. Делается, смотрите, из холестерина. Un visi šie hormoni tiek veidot no kā? No holesterīna. Привет всем, кто на обезжиренных диетах. Teiciet visiem, kuri izvēlās beztauku dietas. Тогда это полнейшие дефициты. Tas nozīmē, ka jums ir pilnīgie deficīti. Организму нечем бороться против стрессовых гормонов. Organismam nav ar ko cīnīties pret šiem stresa hormoniem. А справа внизу наш гормон красоты эстрадиол. Redziet, pa labi lejā mūsu skaistuma hormons estradiols. Гормон женственности, сексуальности, красоты. Sievišķīgas skaistuma seksualitātes hormons. Наших влажных структур. Mūsu mitru struktūru hormons. И, как вы видите, он тоже делается из холестерина. Kā jūs redzat, to arī taisa no holesterīna. Это очень интересная тема — жиры в питании. Tas ir ļoti interesanta tēma tauki ēdienā. Я вам просто рекомендую пойти к Оле на курс трансформации тела, к Бахтиной Елене. Es jums ļoti rekomendēju iet uz kursu pie Bahtinas Jeļenas ķermeņa transformācijas. Jums nometīšu linku pēc tam vēlāk. И впитать в себя вот эти все знания для себя, для здоровья и для семьи. Un visas šīs zināšanas vienkārši iesūkt pirmām kārtām sevi un tāpat tās savai ģimenei, nodot savai ģimenei. Дать по максимуму и понять вот эту структуру. Paņemt tā kā maksimāli vienkārši saprast, izkost šo struktūru. Потому что чем дальше женщина, например, заходит в менопаузу, jo tālāk augot un sieviete iet šajā menopauzē, тем больше наслаивается и тем больше мы должны знать. Jo vairāk tiek likts virsū, un tāpēc mums tik daudz ir jāzina. Чем себя поддерживать и как обеспечить достаточное количество гормонов. Ar ko sevi uzturēt un kā pašam sev nodrošināt šo vajadzīgo hormonu. А вначале стоят жиры и холестерин. A pašā sākumā stāv holesterīns un tauki. Ешьте сало, не бойтесь.
Ēdiet taukus un pēc nebaidieties. Мы с вами делаем систему очищения организма. Почему она важна? Kāpēc mēs ar jums taisam šo te detoksu? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Возможно, для новеньких мы также вам предлагаем пройти детокс. Varbūt te ir jauniņie, kuri pieslēdzās un nav bijuši. Mēs arī jums rekomendējam iziet šo detoksu. Всегда начинайте с детокса. Vislabāk sākt ar detoksu. Приведите в порядок свои органы выделения. Savediet kārtībā savus izdalīšanas orgānus. Потому что детокс, он грамотно простроенный. Tāpēc, ka detoks, viņš ir tā kā ļoti pareizi izveidots, gudri izveidots. Если есть люди, у которых кишечник плохо работает, не вовремя работает, Ir cilvēkiem, kuru zarnu trakts slikti strādā, jeb nelaikā strādā. печень не болит, например, но могут побаливать протоки. Piemēram, nesāp akna, bet var tā kā sāk būt jūtīgi, jeb sāpēt žultsvadi. Желчный пузырь, обязательно нужно заботиться о состоянии своего желчного пузыря. Ļoti jārūpējas par savas žultspūšļu stāvokli. Потому что желчь, она губительна и для паразитов. Tāpēc, ka žults, viņa ir nāvējoša parazitiem. И она запускает перистатику кишечника. Un tieši žults, viņa sāk iedarbināt zarnu traktu šo te peristātiku. Нет перистатики, кишечник не работает нормально. Ja nav šīs te kustības zarnās, zarnas nestrādā normāli. То есть мы заботимся и о почечках при помощи хлорофила, кстати. Un mēs rūpējamies tādā veidā arī par nierītēm, izmantojot starp citu chlorofilu. Мы делаем кровь текучей. Mēs daram asinis tekošas. Мы работаем и с паразитами, и с бактериальной микрофлорой. Mēs strādājam gan ar parazītiem, gan ar bakteriālo mikrofloru. Не допускайте повышенного поголовья этих плохих. Nepieļaujiet, lai jums šo te slikto mikrobu skaitlis augtu. Да, мы живем с ними все. Jā, mēs visi dzīvojam ar visiem. Это факт. Но контролируя их поголовье, Bet mēs kontrolējam šo te viņa daudzumu. мы руководим своей жизнью, своим телом. Un tādā veidā mēs tā kā esam kungi savam ķermenim. Они нашими вкусами, в том числе пристрастиями. Un tieši tad mēs esam tie, kuri bauda mūsu garšas, nevis viņa. Очень много отзывов, когда стол как по маслу. Ir ļoti daudz atsauksmes, kas saka meitenes un zēni, ka iešana pa lielam ir tā kā pa sviestu. Когда кожа становится лучше, чище, белее. Kad āda paliek tīrāka, skaistāka, baltāka. Когда повышается энергия. Kad pieaug enerģija. Потому что человек начинает больше из пищи впитывать. Tāpēc, ka tad, kad zarnu trakts ir iztīrīts, cilvēks sāk no barības vairāk iesūkt, viņš spēj paņemt vairāk. Вы знаете, что мы едим из кишечника. Un jūs zināt, ka ēdam mēs no zarnu trakta. И в каком состоянии в кишечник, такое и здоровье. Un kā stāvokli ir mūsu zarnu trakts, tieši tāda pati ir mūsu veselība. Поэтому детокс, но для меня лично 2 раза в год это must have. Tāpēc detoks priekš manis personīgi 2 reizes gadā tas ir obligāti. Я надеюсь, вы тоже возьмете эту привычку, потому что кто попробовал, тот уже понимает. Es ticu, arī paņemsiet šo ieradumu, ja tie, kuri ir izmēģinājuši, viņi jau saprot. Обязательно играют роль пробиотики в нашем здоровье.
Un mūsu veselībā obligāti strādā, ņem lielu līdzdalību šie probiotiķi. Это наша полезная микрофлора. Tā ir mūsu laba mikroflora. Есть 3 варианта, я их просто чередую. Ir 3 varianti, un es viņus vienkārši eju atkal rindas kārtībā, pāpli. А это иммунитет, а это витамины группы В в том числе. Un tas atkal ir gan imunitāte, gan B grupas vitamīni, tā skaitā. Потому что микробиом, которого 3 килограмма в нашем теле, Tāpēc, ka šis mikrobioms, kurš apmēram ir 3 kilogrami mūsu miesā, он вырабатывает вот эти витамины группы В. viņš tieši šis mikrobioms izstrādā šīs te B grupas vitamīnus. Отсюда вопрос, если у человека дефицит витаминов группы В, Un te ir jautājums, ja cilvēkam ir B grupas vitamīnu deficīts, значит у него что? tad viņam kas ir? Микробиом. Микробиом, значит, превалирует плохие над нашими. Tas nozīmē, ka sliktie mikrobiomā pārņem vadību par mūsējiem labajiem. Сделайте так, чтобы наших было больше. Tad dariet tā, lai mūsējo būtu vairāk. Это полностью здоровье на высоте. Tas ir tā kā pilnībā veselība sitīs augstu vilni. Противостояние всем вирусным заболеваниям. Tas ir turēšanās pretīm visiem vīrusu slimšanām. А еще у нас в кишечнике есть пристеночное пищеварение. Un vēl mūsu zarnu traktā ir tā saucamā piesieniņu barības pārstrāde. И вот эти бактерии помогают нам допереваривать. Un tieši šīs baktērijas, kuras ir pie tām sieniņām, viņi pārstrādā, palīdz mums visu pārstrādāt. Это усвоение нашей пищи полноценное. Un tas ir pilnvērtīgas mūsu barības uzsūkšana. Видите, сколько вопросов. Un jūs redzat, cik daudz ir jautājumu. То есть мы с вами сказали белок, коллаген, белковые коктейли, МСМ. Mēs arī jums pateicam olbaltumvielas, kolagēns, olbaltumvielu kokteļi, MSM jeb sērs, витамины, минералы, vitamīni, minerāļi, жиры. tauki, Это омега-лецитин, насыщенные жиры, iesātināti tauki, tā ir omega un lecitīns, из которых производятся все гормоны половые, стероидные. no kuriem tiek ražot šie dzimuma hormoni Ощелачивание. Un saskābināšanu. И это основная программа оздоровления. Un tā ir pati pamatu atvesļošanas programma. Здесь не нужно все, нужно взять 1-2 продукта из каждого пункта. Un te nav par visu, te ir jāpaņem no katra punkta vienu produktu. И если есть основная проблема у человека, Bet, ja ir kaut kāda pamata problēma cilvēkam, например, здоровье костей и суставов, piemēram, kaulu un locītavu veselības trūkums, например, начальная стадия остеопении, piemēram, osteopenijas pašu. тогда можно взять параллельно еще набор здоровья костей и суставов. Tad var paņemt uzreiz komplektu, tieši komplektu, kurš arī saucās kauliem un locītavām. И идти на решение своей конкретной задачи, поддерживая весь ресурс организма. Un tādā veidā iet ar šo komplektu, lai uzturētu, atrisinātu šo konkrēto uzdevumu un lai palīdzētu organismam. Вы знаете, что по костям, суставам это долгий процесс восстановления. Un jūs jau zināt, ka ja mēs strādājam ar kauliem un locītavām, tas ir ilgs process.
Организм, кости нужно накормить, простроить. Jo kaulus vajag pabarot, viņus vajag tā kā no jauna sacelt. Или у человека с кишечником проблемы, есть целый набор здоровый кишечник. Un, piemēram, ja cilvēkam ir problēmas ar zarnu traktu, tad ir pilnīgi gatavs komplekts, kurš ir paredzēts zarnu traktam. То есть доведите кишечник до состояния, чтобы как часик работал. Как часик. Sakot, novediet savu zarnu traktu, lai viņi strādātu kā pulkstenis, vai tā kā pulkstentiņš. Мне нравится набор бьюти, все для красоты. Es mīlu komplektu beauty, tas ir viss priekš skaistuma. Вот его нужно каждой девочке, каждой. Es uzskatu, ka viņu vajag katrai meitenei Там и pilnīgi. коллаген, и сера, все для красоты. Tur ir gan kolagēns, gan sērs, viss priekš skaistumu. Здесь вы можете выбирать, смотреть по своим целям, что вы хотите. Te jūs varat skatīties pēc saviem mērķiem, to, ko jūs vēlaties. Я вам сегодня рассказала конспект здоровья номер 17. Šodien es jums pastāstīju par veselības konspektu numur 17. 6 причин составления личной оздоровительной программы. 6 principi, lai jūs izveidotu savu personīgo atveseļošanas programmu. Олечка вам скинет ссылку в чат, вы сможете все почитать еще раз. Но это основные принципы, чтобы быть здоровой и красивой. Olga ieliks jums linku čatā, lai jūs varat palasīt, jo šie ir tā kā pamatprincipi, lai mēs paliktu veseli, jeb ieietu veselībā un paliktu skaistas. Потому что можно ходить по докторам всю жизнь и лечить симптомы. Tāpēc, ka mēs tiešām varam staigāt visu dzīvi pie dakteriem un ārstēt simptomus. А можно стать круче своего доктора и еще ему рассказать много. Var palikt perfektākiem, jeb superīgākiem par savu dakteri un arī šim dakterim ļoti daudz ko pastāstīt. Кстати, кто не читал книгу Елены Бахтиной «Как оставить своего доктора без работы», Starp citu, kurš nav lasījis Jelenas Bahtinas grāmatu Kā atstāt savu dakteri bez darba, я вам очень рекомендую, начните с нее, если вы впервые нас слышите. es jums to rekomendēju. Sākiet ar viņu, ja jūs par viņu pirmo reizi dzirdat. Šī grāmata ir krievu valodā. Ja vajag, es aizsūtīšu linku, latviski viņa И у вас pagaidām. уже на многое откроются глаза. Un lasot šo grāmatu, jums jau uz daudz ko atversies acis. Жизненная энергия, здоровье и счастье Dzīves enerģija, veselība un laime зависит от ежедневного поступления достаточного количества всех нутриентов. ir atkarīga no tā, ka mums katru dienu mūsu organismā ir tiek klāt pietiekams daudzums no visiem nutrientiem. Чем меньше дефицит веществ, тем длиннее и качественнее жизнь. Jo mazāk mūsu vielu deficīts, jo mums ir garāka un kvalitatīvāka dzīve. Чего я вам всем и желаю: сил, энергии и здоровья. Un tieši to es jums novēlu - spēku, enerģiju un veselību. Это прекрасно, когда твои внуки говорят: Tas «А ir ты tik бабушка?» brīnišķīgi, ka tavi mazbērni saka, o, tu esi vecmāmiņa. И окружающие делают комплименты. Un tie, kas ir apkārt, viņi dāsni dāvā komplimentus. Выходите в ресурсность и будьте красивы и здоровы. И показывать пример своим детям и внукам. Vienkārši ieiet šajā resursu stāvoklī un esiet veseli un rādiet piemēru saviem bērniem un mazbērniem. Спасибо. Готова к вопросам?
Tagad laiks jautājumiem. Tā kā lūdzu rakstiet vai nu čatā, vai nu uzdodiet ieslēdzot kameras. Meitenes. Vai ir jautājumi? Если есть вопросы, готова. Ja jautājumi ir, es esmu gatava atbildēt. Ну, возможно, в чате будут потом, попозже. Tā, meitenes, vai varbūt ielieciet kādu krustiņu, lai mēs redzam, kā čats darbojās. Хочу пару слов сказать для людей, которые впервые. Gribu pāris vārdus pateikt cilvēkiem, kuri ir varbūt pirmo reizi. И порекомендовать прочитать книгу. Un rekomendēt izlasīt grāmatu. Начать всегда с детокса. Присоединяйтесь. Un sākt vienmēr ar detoksu, vienkārši pievienojieties. Присоединяйтесь, начните с себя, ощутите эту новую себя. Pievienojieties un izbaudiet šo jauno sevi. Поднимите уровень своего здоровья еще выше. Paceliet savas veselības līmeni vēl augstāk. И тогда это действительно станет как putevudной звездой для дальнейшего своего совершенствования. Un tas tiešām būs tā kā ceļvedošā zvaigzne, lai sevi pilnveidotu vairāk un vairāk. Наш девиз каждый день я еще лучше и лучше. Ja mūsu devīze ir sekojoša, ar katru dienu es palieku labāka un labāka. И у вас тоже получится. Un tas jums arī sanāks. Вопрос, книга, она только, если она в бумажном формате или только электронная? Не, только электронном. У Елены в электронном виде, да. Ссылочку у Оли попросите. Pie manis paņemsiet linku, bet viņi ir tikai сarakstītā. Ян, я хочу уточнить, это одна книга «Старости нет» или как сказать? Да, это «Старости нет». Es jau esmu devusi šo linku. Links ir veselības skolā Telegram čatā. Viņš tur ir, tā kā, ja kāds grib, viņš tur ir, bet tas ir krieviski, latviešu valodā vēl top. И я напоминаю, что готовится курс Елены Бахтиной на латышском языке, курс трансформации тела. Un es gribu jūs iepriecināt, ka Jelenas Bahtinas kurs ķermeņa transformācija gatavojas šobrīd latviešu valodā, который длится 3 месяца, kurš ilgs 3 mēnešus. Где каждую неделю мы с вами выходим вот в такой вот прямой эфир. Kur katru nedēļu mums ar jums izējam lūk šādā ēterā, online platformā. Делимся своими наработками, ошибками, разбираем полностью неделю. Dalāmies ar saviem darbiem, ar savām kļūdām, ar saviem kaut kādām uzvarām, vienkārši iztirzējam visu pagājušo nedēļu. Где мы за ручку проводим к вашим целям. Kur mēs katru no jums aiz rociņas aizvedam līdz jūsu gala mērķim. И даем те знания, которые вы сможете передать своим детям. Un dodam šīs zināšanas, jūs varat nodot saviem bērniem. И это очень ценно. Un tas ir tiešām ļoti, ļoti vērtīgi. С чатом поддержки, с домашними заданиями. Ar mājas uzdevumiem, ar tā kā chatu, kur mēs viens otru atbalstam. Это, по своему опыту скажу, очень хорошие, дает осознанные результаты. Un pēc savas pieredzes uzreiz varu jums pateikt, ka tas dod ļoti labus un apzinātus rezultātus. Люди, которые молодеют на глазах. Kur cilvēki paliek jaunāki, acīm redzami. У меня был самый крутой результат. Женщина минус 18 лет.
биологического возраста. Man bija visforšākais rezultāts, kurš sievietei bija mīnus 18 gadi, mīnus 18 биологическā vecuma gadi. Значит, она постройнела, стала красивой и омолодилась. Viņa tā kā nometa svaru, palika skaistāka un tā kā atjaunojās, palika jaunāka. Поэтому приглашаем у Оли вся дополнительная информация по времени, когда это будет. Tāpēc lūdzam, ir visa информация, kad tas sāksies. Илона спрашивает, это сколько стоит такой курс, он платный или нет? Да, у Елены платный курс с нашим ведением. Jā, šis kurs ir maksas Еленai ar mūsu vadīšanu. Да, и немножко позже тогда о стоимости сообщим. Vēlāk mēs uzzināsim arī, cik maksā un pastāstīsim, cik tas kurs maksā. Так, я провела таких курсов и офлайн, и онлайн много. Es šādus kursus esmu vadījis ļoti daudz gan online, gan offline. Очень много результатов, и я просто вам не то что рекомендую, от всего сердца желаю, чтобы вы четко разобрались и с питанием. Un es jums nevis vienkārši rekomendēju, bet tiešām no visas sirds rekomendēju, lai jūs tā kā ieņemtu šo skaidrību par ēšanu. Потому что вы научитесь читать даже свою липидограмму. Jo jūs iemācīsieties pat savu lipidogrammu lasīt. На входе мы берем анализы при желании. Jo tad, kad sākās kurs, mēs visi nododam analīzes. Protams, ja cilvēks vēlās, ja nevēlās, tad nē. Bet tas būtu. А на выходе мы вместе с вами оцениваем результаты. Un tad, kad ir jau tā kā pie kursa beigām, nododam analīzes atkal un jau redzam un novērtējam šo rezultātu. И вы сможете своей семье даже посчитать и разобраться в анализах. Un pēc šī kursa jūs arī savā ģimenē varēsiet izlasīt, jeb saprast šīs te analīzes. Ни один доктор вам не расскажет. Un to neviens doktors mums nepastāstīs. Да. Поэтому Елены знания, они помогают жить в здоровье. Tāpēc šīs zināšanas, Jelenas zināšanas palīdz dzīvot veselībā. И я очень лично благодарна ей за когда-то помощь мне и моей семье. Un es viņai pati esmu ļoti pateicīga, ka kaut kad sen viņa palīdzēja personīgi man un manai ģimenei. Да. Так, надеюсь, я была полезна сегодня. Es ticu, ka es biju ļoti noderīga šodien. Каждый понедельник мы проводим регулярные вот такие онлайн-встречи. Katru pirmdienu mums ir šādas regulāras online tikšanās. Приглашаем вас, всегда интересно. Kur ieaicinam jūs, jo vienmēr ir interesanti. И вы можете нам подкидывать идеи, какой вопрос осветить. Un jūs mums varat piemest idejas, piemēram, par kādu jautājumu jūs gribat izrunāt, par ko tieši. Tā. Tā, mani mīļie, ja jautājumu vairāk nav, tad mēs šodien ļoti ilga tiešraide mums bija. Bet tas ir tikai ļoti labi, jo mēs izskatījām tieši visu. Ja jums ir kādi jautājumi, rakstiet man, Ingūnai vai Ilonai, atbildēsim uz visiem jautājumiem. Un tad tiekamies nākošu pirmdien atkal 19:30. Un dodiet šos linkus saviem draugiem, izplatiet lūdzu šo informāciju vairāk, jo mums tiešām drusku jāatstāj savi doktori bez darba. Ja mēs paši zināsim, kā sev palīdzēt, kā būt šajā resursu stāvoklī, kā nevis
Jā, pat atveseļot sevi un neieiet slimībā. Un tas tiešām ļoti dārgi maksā. Nevis dārgi, bet dārги citādi. Viss, paldies, 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 Юля. Яна, спасибо тебе огромное. И до следующего понедельника. Все, всем пока-пока. Благодарю за внимание. До свидания. До свидания.